es izvēlējos mācīties māzinībās, tāpēc, ka kopš bērnības man ļoti patika klausīties mammas stāstus par slimnīcu, par dažādām situācijām, un tas man īstenībā ļoti intriģēja. Kāpēc RSU? Tāpēc, ka es esmu dzirdējis, ka gan praktiskās, gan akadēmiskās zināšanas ir līdzvērtīgi labas, un nomācoties 4 gadus, es īstenībā varu pateikt, ka tā tiešām ir, jo kopš 2. semestra, katru semestru mums bija prakses, dažādās medicīnas iestādēs. Sākot no 1. semestra, mēs bijām šeit un mācījāmies dažādas iemaņas, piemēram, ielikt intravenozo katetru, kā arī piedalījāmies dažādās simulācijās. Piemēram, ko darīt, ja bērns ir aizrījies ar Lego klucīti vai kaimiņš nocirts sev pirkstu. Māzinības ir domātas cilvēkiem, kas ir iejūtīgi un gatavi palīdzēt citiem. Medicīnas izglītības tehnoloģiju centrā Rīgas Stradiņu universitātē studentiem, kuri studē māzinības, ir iespēja sākt mācīties visu pacienta ciklu ārstniecības iestādē, sākot no neatliekamās medicīnas klīnikas, vēlāk nonākot pacientu aprūpes palātās, kā arī mums ir reanimācijas palātas un operāciju simulāciju bloks. Mūsdienās māsu profesija ir būtiski mainījusies. Māsām ir jāspēj orientēties mūsdienu tehnoloģijās, konsultēt pacientus, izglītot pacientus. Rīgas Stradiņu universitātē mēs nodrošinām mūsdienīgu apmācību, izmantojot jaunākās tehnoloģijas, nodrošinot mūsdienīgu vidi, izspēlējot klīniskās simulācijas, ar kurām māsas sastopās reālajā dzīvē slimnīcās.